Jau no spēles sākuma laukumā notika kārtīga cīņa. Pirmajās spēles minūtēs bumbu vairāk kontrolēja un aktīvāk uzbruka smiltenieši. Tas nesa pirmos vārtus, kurus guva Dairis Zariņš. Un smiltenieši pirmās līgas sezonu noslēdza ar uzvaru ar rezultātu 1-0. Turklāt pirmo reizi pārspējot Valmieras vienību. Es domāju, pēdējā sezonas spēle mums esam aizdījuši ļoti labu sezonu. Punktu ziņā esam ļoti daudz savākuši. Vienkārši gribējās to spēli atdot visu pēdējā. Skrējām, cīnījāmies, darījāmies, noturējām uzvaru. Tas labi. Gribējām šito labo sezonu nobeigt uz labas nots. Pirmo reizi arī Valmierai kāds punktiņus atņemt. Viens reģions, viss, varbūt varējām palīdzēt viņiem tikt pie medaļām, bet paši katrai komandai ir savi mērķi, savas ambīcijas, un ir uz ko iet, un tā sanāca. Protams, arī valmierieši gādāja vairākus ļoti bīstamus uzbrukumus pie smilteniešu vārtiem. Nozīmīgs spēles pavērsiens notika otrajā puslaikā. Vienam no Valmieras komandas līderiem piešķīra otro dzelteno kartiņu. Tādējādi viesu komanda atlikušo spēles daļu aizvedīja mazākumā. Valmierieši centās panākt izlīdzinājumu, tomēr nācās piekāpties smilteniešiem. Šogad mums ir diezgan pajauns sastāvs. Ļoti svarīgs pēdējās divas spēles, šīs bija Smiltene un Tukuma. Un tā kā droši vien, kad kaut kur notrīcēja iekšēji, kaut kāda baiļu sajūta bija un tādā garā. Jāpiebilst, ka vienā no epizodēm mājiniekiem padevās sekmīgs uzbrukums, kuru ar vārtu guvumu noslēdza Elvis Teremko. Galvenais tiesnesis šo vārtu guvumu gan neieskaitīja aizmugures stāvokļa dēļ. Smiltenes vienība ir 2016. gada progresējošākā pirmās līgas komanda. Proti, ja iepriekšējā sezonā komanda atradās turnīra tabulas 15. pozīcijā, tad šogad smiltenieši čempionātu noslēdz 7. vietā. Es domāju, pēdējā sezonas spēle mums esam aizdījuši ļoti labu sezonu. Punktu ziņā esam ļoti daudz savākuši. Vienkārši gribējās to spēli atdot visu pēdējā. Skrējām, cīnījāmies, darījāmies. Noturējām uzvaru. Tas labi. Pats galvenais jau sniegums un tas, kad mēs tagad esam tur, kur esam, un aiz muguras stāv vēl jauni džeki, kuriem esam parādījuši, ka mēs kaut ko varam, un viņiem ir uz ko tiekties, un ir motivācija, lai strādātu, lai tiktu līdz pirmās līgas komandai. Tas pats svarīgākais. Līdz ar pēdējo sezonas spēli no futbolista statusa atvadījās Raimonds Dūmiņš. Turpmāk savu enerģiju un spējas 100% veltot tikai trenera darbam. Puiši ir gana nobrieduši, lai iztiktu uz laukuma bez manis, uzskata Raimonds. Nevar vadīt treniņus, pats trenēties. Tad tas sanāk abas lietas, es daru 50%. Ir džeki daudz labāki pa mani. Pieredze varbūt vairs. Pieredzi nodošu no maliņas un treniņos, un varēsim kvalitīvāk strādāt. Nevis pats trenējos un pa pusē trenēju puikas, tad es ne šur, ne tur. Tāds lēmums tika pieņemts, un es domāju, ka būs tikai labāk. Periodi līdz jaunajam gadam komanda aizvadīs vieglos treniņos atpūšoties. Sākot ar janvāri, sāksies nopietns darbs, gatavojoties nākamai pirmās līgas sezonai.